Aizgāju paboksēju, ļoti maz judo pagāju. Sapratu to, ka man īsti tas viss nepatīk. Sāku iet uz MMA. Man ļoti iepatikās, un tur es arī no pirmā treniņa, kā sāku nākt, tā viss es arī līdz šī baltai dienai nāku. Tagad jau gandrīz 3 gadi sanāk. Un tagad trenē Romāns Jarmalonovs. Mazāks biju Džekiju Čanu saskatījos, un tur arī izveidojās visādi sitieni, viss kaut kas. Es novērtēju viņa īpašības kā cikstonim. Un viņš ir malacis, vai ne? Viņš ir diezgan tālu ticis arī savā vecumā. Mentāla sagatavotība man ir uz visiem 100. Fiziskā izturība man ir tā kā, zin kā es novērtēju tās viņa īpašības, bet, kā jau es teicu, sportā ir ļoti svarīga cieņa. Mēs vienmēr, cenšamies būt jauki, bet pret viens otru, tāpēc, ka mēs dienas beigās neesam viens otram kaut kādi pretinieki, kas mēs nākam izdaudzīt kādam ģīmi, vai ne? Sports, vai ne? Šeit ir cieņa, te ir jāpaspiež roka, nevis jāplatot. Tas nav UFC, tu neesi Konors Makgregors, šis nav tik liels šovs, vai ne? Ir labs mečs, manēji arī visi saka, lai viss izdodās un tā tālāk. Panē, nukvās. Es trenējos apmēram 3 mēnešus apmēram. Bet principā es trenēju ļoti daudz klubos Latvijas. Kaut kur domāju, kaut kur mazāk, bet šobrīd bāzies ar Roberts Kuņus, labs kočs. Tu vari noķert kāju, un mums paimat nogu. Tu dzirdēji uzdevumu? Sapratu, jā. Ja tas, tu vari noķert un viņu pagavalīt. Džeki strādā kvalitatīvi, kā mēs šeit pieradām. Cenšamies maksimāli profesionāli izpildīt darbu. Non-stopā smags darbs. Bet arī ar pārējais pieeju, tāpēc arī cīņas mums pagaidām viss ir kārtībā, tā teikt. Satiecam krosuņu vienu, bet taisa nav vairāk. Vienkārši smags darbs, bet ar prātu. Kaut kādas Taģikistānas nereāli labi greplo. Lai padodās! Davai, lai padodās!